Labrīt, sveicu jūs! Sestdien mēs turpinām ar vēstuli ebrejiem. Šodien sākam 2. nodaļu 1. pantu, dārgā pestīšana. Mums tādēļ jābūt īpaši vērīgiem pret dzirdēto, lai kāda straumi mūs neaiznestu sānus. Ja ir laiks, kad šie vārdi ir ņemami vērā, tad tas ir šis laiks, kurā mēs tagad dzīvojam. Mums tādēļ jābūt īpaši vērīgiem pret dzirdēto, lai kāda trauma mūs neaiznestu sānis. Ir tik daudz nepatiesības, kas tiek sludinātas un runātas un rakstītas, un šodien ar tīmekli ir iespējams tik daudziem vienkārši likt savus domas un izteikt un aizraut cilvēks projām. Mums jābūt ir īpaši vērīgiem. Tas uzsvars ir uz mums. Mums ir jāpārbauda visu, ko mēs lasām, visu, ko mēs dzirdam, lai mēs netiekam aizrauti kaut kādā straumē, sānis nost no īstā ceļa. Tas veids, kā mēs turēsimies uz īsto ceļu un netiksim aizrauti ar straumēm, kas nāk, ir, ja mēs turēsimies pavisam vienkārši tieši un cieši pie Dieva vārda vien. Un tas ir, kāpēc es uzsveru atkal un atkal un atkal sola skriptūra. Dieva vārds vien. Ja mēs būsim uzticīgi Dieva vārdam, ja mēs vadīsimies no Dieva vārda, ja mēs ļausim, lai Dieva vārds pats sevi izskaidro, tad mēs netiksim aizrauti prom kaut kur ar kaut kādām novirzieniem, ar kaut kādām straumēm, kas nāk. Ļoti daudzi kristieši tiek, diemžēl, aizrauti projām, aizvilkti sāns, jo viņi nav kārtīgi iedziļinājušies Dieva vārdā. Viņi sadzird kaut ko, tas izklausās brīnišķīgi, runātājs ir karizmātisks, viņš runā pievilcīgi un aizraujoši, bet viņi nepārbauda, kas tiek runāts, un vienkārši tic un tiek novirzīt no patiesības. Un tas brīdinājums mums ir atkal un atkal Dieva vārdā dots pārbaudīt garus, pārbaudīt mācības. Mūsu pestīšana ir dārga, tā nāk no paša Dieva. Jēzus izlēja savus asins, lai mēs varētu būt viņa bērni, lai mēs varētu piederēt viņa saimē. Viņš ir devis mums savu vārdu, lai mēs to lietot, lai mēs to lasītu, lai mēs mācītos, lai mēs lietot to vadīt mūsu dzīvi. Tā kā turēsimies pie viņu, mums tādēļ jābūt īpaši vērīgiem pret dzirdēto, lai kāda trauma mūs neaiznestu sānis. Mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies tavā priekšā, mēs nākam pie tevis ar pateicību, mēs piesaucam tavu vārdu, un mēs sakam paldies, ka tu esi devis mums savu vārdu. Paldies, kungs, ka tu esi devis mums iespēju iedziļināties tavā vārdā, iepazīties ar to, palīdz mums būt vērīgiem, palīdz mums, kungs, apsvērt katru mācību, katru domu, ko mēs lasam un dzirdam. Un, ja tas nav saskaņā tavu vārdu, palīdz mums to noraidīt, ja tas ir saskaņā tavu vārdu, tad mēs to pieņemam. Paldies, debes Tēvs, ka tu esi devis mums arī svēto garu, kas mums palīdz, kas apgaismo mūsu sirdis. Mēs nu jauni šodien sevi pakļaujam tev, mēs sevi nododam tavās rokās kā dzīvu, svētu, tev tīkām upuri. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mēs lūdzam, kungs, lai tu ņem mūs pie rokas un vadi šodien un vienmēr. Mēs aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par mūsu zemi. Mēs lūdzam, kungs, svētī, sārgi, stiprina un palīdz mūsu vadītājiem. Mēs aizlūdzam par Latviju. Svētī Latviju saimi. Kungs, mēs lūdzam, esi žēlīgs. Pasarg mūs no draudiem, no briesmām. Mēs aizlūdzam par citām zemēm, citām vietām. Mēs aizlūdzam it sevišķi par tajās vietās, kur mūsu māsas un brāļi cieši savas ticības dēļ. Piedod tiem, kas viņus vajā, jo viņi nezin, ko viņi dara. Kungs, apžēlojies. Apžēlojies. Mēs visu, kungs, pakļaujam tev. Mēs aizlūdzam par slimājiem, mēs aizlūdzam par bēdīgiem un vientuļiem, nabagiem un atraitniem. Mēs aizlūdzam, kungs, par katru, kam ir kāda vajadzība. Es aizlūdzu par katru klausītāju. Es lūdzu, kungs, lai tu svētī, uzdod savu roku, stiprini, palīdzi, mierini. Esiet tiem, kas ceļo, esiet tiem, kungs, kas
palīdz arī citiem un kas veltī savu dzīvi tavai kalpošanai, tavam darbam. Kungs, apžēlojies par pazudušām dvēselēm, lai daudz šodien pie tevis atgrieztos. Visu mēs nododam tev un tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies. Es ceru, ka tas būs rītdienas dievkalpojumā.